Šīs dienas epizodē man ciemos nāk cilvēks, kuram garšo diles un spagetī. Čau, prieks. Diles tev? Nu, ar dile man ir tā, man ir maza dilemma. Varbūt pēc šīs sērijas, tā kā viņš... Ok. Ne, man negaršo. Nē, negaršo, jā? Tomēr ne. Klausies, pasta. Pasta! Vai ne? Jā. Kāda ir tā īstā itāļu recepte, vai tādas nemaz nav? Īstā itāļu recepte droši vien ir mammas recepte. 300 grami, taisam uz 4 personām. Es zinu, ka tev būs 2 viesi. Kuri daudz ēd. Tāpēc mēs taisam uz 4. Jā. 300 grami miltu, 100 grami latviešu semolino mannā un 10 grami sāls. Uz jūškām. Jā. Mīļa Ināra no aizkraukles. Pieraksti lūdzu visas sastāvdaļas. Varēsi iepriecināt savu vīru, vai ne? Olē. 300 gramu šo, tad kopā mums vajag 400. Jā. Ko vēl vajadzēja? Tā, sāli. Sāli, obligāti, jā. Kur sāls? Nu, es pieļauju, ka 10 gramu vismaz. Un vēl. 4 solas, jā. Kā tev ar gatavošanu? Nu, gatavošana ir kā ir švaki, bet man ļoti patīk ēst, tāpēc, ka es piekrītu jums. Paldies, ka aicinājāt. Un es paņēmu līdzi arī ļoti foršus draugus. Jā. Jā, mēs būsim 3 forši draugi, un mums 3 ļoti garšo ēst, un pasta ir mūsu topā. Olīvu, eļu, Jā. nedaudz? Jā. Ekstra virģine, jā. Gaidām, ka viņš sametīs pats iekšā visu. Un man pasta jau gatava ir, jo viņai jānostāv leduskapī vismaz stundu ir. Jā. Kā minimums, bet mēs tā kā parādām, kā to visu darīt. Tagad būs jāpārbauda arī tavs spēks. Normāls, es esmu pasterīno, esmu savā ģimene. Esmu 5. bērns, 9 gadi pēc 4. bērna. Man ir 3 māsas, un viņas gatavoja, man tikai atlika sēdēt pie galda un ēst. Nu tad izmīcam. Nu es tev labi parādīšu sākumu. Klausies, nu tavs iemīļotākais ēdiens bez pastas. Dzīvojot Latvijā, laika apstākļi mēs zinām, kādi ir. Un līdz ar to man ļoti patīk frikadeļu zupa ar dillītēm klāt, protams, jā. Nu, kā tev patīk? Ļoti labi. Nostāvēsies, būs pa... Šo mēs atstājam. To krustu vēpli, ka mamma dara to. Tā dara? Jā. Okay. Man mīkli nostāvēsies. Kur ir? 400 grami. Kā man kādreiz mācīja viens šefpavārs no Itālijas, kad mīklai jāizskatās pēc bēbja dibentiņa. Jā? Jā, kā dupsīts. Ko mēs uzliekam šeit. Iepanē miltos kārtīgi, tad rulē. Galvenais vienveidīgi, vai ne, jādara? Nevis tā... Jā, lēnām, nesteidzoties. Glūds kā Tīnužu šoseju, pilnīgi, līdz Livāņam. Nu, vēn, šitādu. Kas Roberto Meloni jauns ir? Pagājušā gada man nedaudz ar veselību bija mazliet tāds interesants laiks. Un... Very nice. Bet dzīve ir skaista, gribēju pateikt. Šāds varētu pārdēt, ne? Un, protams, paldies visiem dakteriem, kuri par mani rūpējas. Un es esmu atpakaļ uz kājām. Es vādu vēl joprojām pasākumus. Es vādu arī starptautiskas kāzas. Man patīk. Man patīk, kad parasti ir itāļu-latviešu kāza, zin kā. Bet paskatīt, cik skaisti. Nu, skaisti. Es nevaru saprast, kā cilvēkiem varētu negaršot makaronu. Dod man tuvu plānu mīlu. Pasta ir ļoti veselīga. Nevajag tu šķobīties. Šķobīties, pareizi es teicu? Jā. Šķobīt, šobāt. Par to, ka pasta uzreiz te sēž, gurnos sēž. Tavs vīrs būs priecīgs, būs kur tev paturēt dzīvē, zin kā? Mīlas rokturīši latviski saucās. Maniglia dell'amore. Maniglia dell'amore. Un šī būs arī tagliatelle dell'amore, mīļie draugi. Ar dilli. Uzreiz man ir rokas apstājināties. Nu, mums ir pasta gatava. Jā. Ok, taisam mērci. Tu taisi? Nu, ja tu gribi riskēt, es varu. Mērcē viss ir vienkārši. Ielējam no sākuma nedaudz eļas, tur ir ķiploki. Jā, 3. Jā, 3. 3 būs nice. Tad ir lemon. Kāpēc jāliek? Miza. Jā. Īstenībā citronam un mizā ir, man liekas, tieši tas visgaršīgākais. Tā sula ir vienkārši skāba. Sāls. Dod to raksturu vēl tādu foršu. Un šo mēs nedaudz sasildīsim, ķiplociņu apcepsim to, pieliekam zaļumus. Tagad ir tā tava izvēle. Man vispār viss patīk. Man zaļā krasa ir viena no mīļākām krāsām. Bez mazai visu. Protams. Liekam dilli, liekam pētersilu, jo, Itālijā viss dobēs aug.
ar kātiņiem, jā? Visu? Jā, ar visiem kātiņiem, droši. Nu, Rej, mēs tagad izsautējam šo tā kā. Es nedaudz pārspīlēšu ar bazīliku. Ļoti vajag pārspīlēt, es domāju. Es likšu klāt tad to ūdeni. Tik zaļas lapas. Super. All green. Blanche. Jā. Un tagad, kamēr nav zaudējis krāsu, mēs viņu blenderējam. Un liksim arī pusi parmeģāno. Loģiski, ne? Normu, jādzied kaut ko, tāpēc, ka mēs gatavojam kaut ko jādzied. Volare! Es tikai zinu to. Lasciami cantare. Un tālāk, protams, nezinu. Con il basilico in mano. Lasciami cantare. Viva il parmigiano! Vēl nedaudz ūdeni, lai krēmīgi. Jā. Viss kārstībā, jā? Ok. Mani draugi jau gaida. Mamma! Normu, ļoti foršā recepte. Ļoti laba. Ir krāšņi, ir garšīgi, bet nav tik dārgi. Un to arī uzzinās. Tik zaļā merce blenderī. Olē. Izstās labi. Tā es novāru makarons. Un tagad vienkārši, lai viņš savārās. Un mēs vēl bišķiņ šo pieliksim, lai būs krēmīgi. Jā. Kad tu mājās gatavo, cik tu arī tērē, teiksim, priekš vakariņām? Nu, kaut kādi uz 4 cilvēkiem, nu, manuprāt, 25 eiro vismaz, jā. Nu, kā teikt, nu, gaida no Itālijā laba pasta, zinu, lai nav tā vilušies visu to. Es domāju, mēs šodien to cenu samazināsim. Tiešām? Nezinu. Prieks bija tiešām tevi satikt. Prieks par taviem stāstiem. Man liekas, ka tev tie stāsti ir, nu, oh my God, cik daudz. Ne? Un paldies, ka atnāc uz Gardēžu virtuvi un pagaršoji dilles. Jā, pasta tsunami. Oh mio Dio. Smažu. Ļoti labi. Come closer to me. Super. Buona, garšīgi. Pagaidi. Ļoti garšīgi. Man prieks. Bet man ir jautājums. Šī porcija aptuveni, cik varētu maksāt? Nezinu. Varbūt 10 eiro. Kuru veikalu tu ej? Par šo porciju aptuveni es samaksāju ap eiro 20. 1,20 €. Jā. Nopietni. Wow. Tagad katru dienu ēda. Katru dienu